čempioni futbolā RFS Turcijā jaunajai sezonai gatavojas jau 10 dienas. Šajā laikā komanda intensīvi trenējas 2 reizes dienā, kā arī aizvadīja jau 3 pārbaudas spēles. Pirmajā mačā rīcinieki ar 0-1 piekāpās Kīvas Dinamo, bet otrajā mačā Ukrainas čempionāta līderei Dņipro 1 zaudēja ar 1-2. Abi mači bija gana līdzīgi, taču Ukrainā čempionāts atsāksies jau pavisam drīz un pretinieki ir citās fiziskajās kondīcijās. Viņi izskaties daudz svaigāk nekā mēs. Ir liela slodze. Man personīgi ir smagi. Darbs ir darbs, strādājam. Trešos kļūs vienmēr labāk. Savu trešo spēli Turcijā RFS aizvadīja sestdien, cīnoties neizšķirti 2-2 ar Uzbekistānas klubu Sogdiana. Šajā mačā laukumā devās tie, kas mačos pret Ukrainas komandām spēlēja mazāk vai nespēlēja vispār. RFS aktīvi iesāka maču, taču vēlāk ielaida 2 vārtus un nonāca iedzinējos ar 0-2. Taču tas nebija viss. Vēl pirmajā puslaikā pēc Dmitrija Zelenkova piespēles vārtus guva Ismails, pēc spēles pēdējā minūtē pēc Ismaila centrējuma neizšķirtu izrauga Valerijs Lizunovs. Dmitrijs Zelenkovs komentēja gan ātri ielaistos vārtus, gan savu rezultatīvo piespēli, gan arī vēlmi izraut uzvaru. Tāpēc, ka smagas kājas un nedaudz trūks koncentrācija. Ir pusi, ir arī daudz mīnusi, bet nekas strādājām. Šodien arī pirmās dienas saule tā spīd, bija bišķiņ grūti. Nebija nekādas improvizācijas. Es saņemu bumbu, pateicu vārdu Ismā, iecentrēju un išies. Jā, protams, mēs gribam vispār uzvarēt. Vēl viņš pārādīja 3 minūtes kompensācijas laiku, mēs gribam vēl iesiet. Turcijā RFS pavadīs vēl 1 nedēļu, un komandu sagaida vēl 3 pārbaudas mači – 19. februārī ar Uzbekistānas Pakhtakor, 22. februārī ar Moldovas Šerif, bet 24. februārī ar Turkmenistānas Ahal. RFS nometnei Turcijā seko RFS sociālajos tīklos un neaizmirst abonēt mūsu YouTube kanālu. Paldies!